Labs rīts jūs mājās, labs rīts 6:30 un labu dienu ikvienam, kas skaties mūs pa dienu un labs vakars, kas mūs skaties vakarā. Prāt rītros un kā vienmēr mēs gan no rīta, gan pēcpusdienā, gan vakarā mūsu prātos ir lietas par un ap uzņēmējdarbību, un tas ir tas, ko mēs pārunājam arī šajos te rītos. Un šorīt mēs turpināsim par to tādu interesantu domu, kas it kā trešdienai piederās, jo trešdien ir tāds skaists nedēļas vidus, un ja pirmdien iesākās, vismaz manā gadījumā, ar tādu apņēmību un jaudu, un tad jau varbūt kaut kas jau sāks prūst uz pēcpusdienu, un otrdienā tu saproti, cik tas darāmais ir daudz, un ap trešdienu citreiz ir tāds jautājums pagaidi. Vai šito, ko mēs darām, ir vērts? Paskaidrošu. Interesanta lieta arī uzņēmējdarbībā. Tad, kad uzsāk uzņēmēji kaut kādas darbības centienus, tad pamatā daudz kur iezīmējās tāds entuziasms. Kaut kāda sajūsma, kaut kāda aizrautība vai kaut kāda emocija. Tā var būt skaudība. Jānim ir, es arī gribu. Vai Jānis ņem man nost manējo, es nedošu, jo es arī iešu, apsties kā Jānis tādu un tādu lietu paņem tajā iespēju laukā, un es arī iešu un paņemšu. Tur, kur mums abiem diviem tās robežas tur ir plakus, ja. Dažādas emocijas pavēlka mūsu uz uzņēmēju darbību. Citreiz varbūt tas ir kaut kāda loģika, jo tu esi loģiskais putns, un tu tur esi aprēķinājis lietas, un tu skaties, kas ar ko darbojās. Bet pēc kaut kāda mirkļa tā sajūsma, viņi iepazīst realitāti. Viņi iepazīst otru pusi. Jo, katrai medaļai un katram žurnālam, arī, piemēram, grāmatām ir virsraksts, jā, piemēram, skaties uz grāmatu, un tev, kā daudzsološs virsraksts, saproties, un tu paņem, un tu sāc lasīt, un skaties, varbūt tas virsraksts tāds viegls un vienkārši, jā, un tu skaties, šitie ir ko studēt, šitie ir nodaļas, jā, šitie ir garās nodaļas, 16 lapspuses, 30 lapspuses nodaļas, kas to var izlasīt, un es taču neesmu nekāds akadēmiķis, un tad ir atkal cits moments, cita sērija, jā. Man patīk, kā gudri uzņēmēji to salīdzina, kad uzņēmēja darbības sākumā ir tāds dezinformēts optimisms, ja, ka tu tikai bez informācijas par visu, ko tas paprasīs, cik tas reāli paprasīs. Ja ir kaut kāds funktieris, kaut kāda poņa, kaut kas jau ir, bet pilna bilde točne nav. Ja, visas krāsiņas nebija uz paletes tanī brīdī, bija tikai rozā. Un pēc tam jau ir informed vēlāk ir informed optimism, ja, bet informed reality, ja, kad tu vai pessimism, informed pessimism, kad tu sastopies, tā tas smukais princis uz baltā zirga krāts. Tā viņam tas zirgs smird, un tik bieži viņš jābaro un jāvāc. ir cita sērija pagriežās, ja, bet patiesībā, skatoties arī uz dažādām sērijām savā uzņēmēju darbībā, kaut kur visos man ir bijuši dažādi uzņēmēju darbības projekti, no valoda apmācībām līdz tulkošanai, līdz personāla daļas atlasēji mums uzņēmums bija, mums ir bijuši konsultācijas uzņēmums, tad arī nekustamo īpašumu attīstības, pat būvniecības kaut kādu brīdi ir bijis, ja, konferenču bizness, īstermiņa īres biznesa, nevalstiskas organizācijas, ja kaut kādi nevalstiskas centieni. Un visā tajā buķetē skatoties, man ir bijusi kaut kādā brīdī sērija, kurā, un parasti viņi ir ap kaut kādu otrā cikla beigām, trešo ciklu, un tie cikli visbiežāk ir gadi, ja, kaut kāds 3. gads, kad pirmajā gadā tu var baigo entuziasmies iekšā vagā, ja, un visi superīgi, un jūr līdz ceļiem, un tik ērējam, un kapājam, un būs, vai ne? Un pēc tam tu skaties 3. gads, un tu jau zini, kā tur būs tas, un kā tur būs šitas, un tad būs jāvāc, un tad būs ballīt, un tad būs jāvāc visu netīrumu, un tad būs visi jau aizgājuši gulēt, tad tu vēl tikai slauka grīdas, ja, un tad tu vēl veidini telpas, un tāds ir tas biznes, ja, un tad tu tā sastopies ar tādu jautājumu, vai ir vērts?
Ja tad tu sāc pamanīt lietas, kas tev, es atceros arī viens no tādiem, kas mums bija Airbnb, īstermiņa īres biznesa, ja, kur sākumā vienkārši tu safanojies par to, ka tev vienkārši piesakās un tev ir izdevies sapužļot to īpašumu tādā veidā, ka cilvēkiem patīk un viņiem ir ērti un īstie dvieļi un pareizās veļas, ja, un ka tev ir tās mēbelītes un tu izmācējies tā safotografēt, ja, ne, un ielicis pareizo cenu, ja, tā, ka tur kaut kas arī paliek pāri, un cilvēkiem atkal tā pareizā cena ir patikusi, ne, un tu izmācējies piemuļķot, bet tu esi mācējis tirgu, viņš jau nestāvēja tukšs, ne? Bet tu esi mācējis ieiet iekšā tirgu un paņemt arī savu daļiņu, ne? Dabūt arī savu kūks gabaliņu, ne? Un tad baigais sajūsmas moments, un pēc tam, kad kaut kāda 2., 3. gada tu jau sāc pamanīt pēc. Man nepatīk, tur viņi zvanās, tur tie viesi un nekaudos 11. vakarā piekdienā, ja viņi grib tikt iekšā kaut kur. Tā šits man sāk nepatikt, un tad viņi 6 no rīta grib braukt projām. Šitā kārtība man nepatīk. Agrāk, vai ne? Vajag ielaist kādu 11:30 pa nakti. Nekāda problēma. Braukšu speciāli, sagaidīšu pats, un nesaprotu. Maizīt būs silti izcept, gaidīšu pie durvīm, es maidu sejā, ja? 6 no rīta jūs grib braukt projām, ja jūs atdot atslēgas. Nekāda problēma, es tur būšu klāts, manīs atslēdziņas atdot, vispār nebūs jādomā, kur viņas likt. 3. gadā tu tā vairāk nedari. 3. gadā tu saproti, nafik. Uztaisīs kastīti, sasaisīs video, pats aizsūtīs klientam video, kā tikt iekšā, varbūt uzliks kādu kameru pie mājas, lai redzētu to, kad īstais cilvēks ienāk iekšā, ja? un kad ies projām, noliks atslēgu tur patās. Ja? Un uztais kaut kāda elektroniskās distancētās piekļuvas, ja? Mašīna necelsies augšā 11. vai ne, un neies gulēt. Ies gulēt, kad gribēs, ja? un nevis visu pakārtos, ja? Un pamainās kaut kāda lieta, un tu sāc domāt, vai tā ir tā vērts. Un ja tu varbūt šī brīdī ej tādam posmam cauri, es tikai varu dalīties ar savējo, ka man ir ļoti daudzos projektos un arī kaut kādos dzīves centienos ir bijuši šīs te pārdomas, vai ir vērts. Es atceros, ka 2016. gadā, 17. ka es izdomāju, ka es gribētu atsākt skriet, bet tas bija kaut kāds 15. jau gads. Un es izēju skriet, un es noskrienu 100 metrus, un man liekas, es jau redzu sirdi, ne? Es nevis redzu viņu šeit, bet es redzu, ka viņi kāpa mutārā, ja? Un jāskrien mut ciet, lai cits neizlēk, es skatos, pastos šajā te savu pulsometrā, saroties, ja tur nevis rāda līdz 200, ja? Bet tur rāda dzimšanas gadu, 7975, ja? Tur ir 4 ciparu skaitlis, ja? Tur saprot, ka jāpaiet normāli, un es pāiebišķi normāli, Pāja kāds 100 metrus noskrien, 300 nojauka, jākals ir atgriezusies ir normālajā frekvence. Labi, ir un tā es kustinājos, jo skriešana tā nebija, iešana tā arī nebija, es viņu nosauc par kustināšanos. Un tā mēnešiem, 3-4 reizes nedēļā mēnešiem, man likās, es kādreiz kilometru noskriešu, nenovemjoties. Un izrādās, ka es varu noskriet, un 2020. gadā es noskrēju 2020 kilometrus tajā gadā. Un es atceros vēl vienu uzņēmēju, es atceros, mēs 2011. gadā sākām braukāt pie šīs te lektorus uz ASV, uz konferencēm. Tas nav tā aizbraukt no Liepājas uz Rīgu, ja? Tas ir aizbraukt no Liepājas uz Rīgu uz lidostu, tad no lidostas lidot no Rīgas uz kaut kādu Eiropas valsts, tad no Eiropas valsts uz Ameriku, ja? Tiešais reiss nav mums, ne? Kādreiz bija, man liekas, kaut kāds Uzbekistānas Air, kas uz New York lidoja, bet man bija jālido ar vairākām pārsēšanās, un tad jāmaksā, tur bija par tojiem semināriem $600 un $900 no cilvēkiem, un tu brauc, un tu mācies, un tu esi neizgulējies, tev laika mājiņa, jau kaut kādas lietas, ja. Un tad tas bija 11. gads, un tad ap 13. gadu mēs esam jau izbraukājušies, jau tur es atceros, mēs komandu arī vedām, tie bija tie laiki, kad mēs bijām izsitušies ar savām valodām, ja? Pirms nedēļas pieminēja, ja, tur NVA projektu vienu, un mēs to naudiņu nevis vienkārši sapirkāmies skaistas mašīnas, bet mēs ieguldījām savos darbiniekos, savā kolektīvā, arī savā izglītībā. Un uz to brīdi es atceros, kāds 13. gads, kaut 40-50 tūkstoši bija ieguldīti tajās apmācībās. Un kā jau daudzās lietās, tur nav tā, ka tu vienreiz aizbrauc, un tev tur tagad burvju nūjiņas izdala, pie ieejas, un tu tikai brauc mājās, un tikai klinkts, ja, tur bieži vien ir paiet laiks, kamēr tu ar tām zināšanām sarodi, kamēr tu viņas pārtulko savai, atbilstoši savai videi, tad tu apņemies iet un darīt, un cerams, pa ceļam tu neesi aizmirsis vai salipis vēl ar citām lietām. Ja? Paiet gadi citreiz no lietas, kur tu pirmo reizi sadzirdi, līdz kamēr
reāli tu redzi rezultātu, ja, no tā, ko tu esi iemācījies un licis lietā un izcīnījis un uzvaras lauku. Ja. Citreiz tur ir vairākas pakāpes, lai tu piekļūst vispār pie tās jaunās zināšanu darīšanas. Un es skatījos, un es domāju, 13 gads. Man vairāk cilvēki arī palīdzēja to apkārt šo domu domāt. Vai ir vērts, Andri, ka tu tur tā vazājies un lidinies tik daudz? Un tas pāris mēnešus vēlāk, es atceros 14. gadā, bija zvans. Un viņi saka, hei, mēs esam pamanījuši, ka jūs te braukājat un jūs esat un jums ir kaut kādi rezultāti. Un mēs brauksim pie jums. Mēs brauksim uz jūsu krastu. Varbūt jūs gribat kādu pasākumu novadīt. Un pēc tam tas aizgāja daudz plašāk, un pēc tam nākamie 5 gadi bija pavisam citādākā zīmē, un mēs bijām sadarbības partneri, un tas pavisam cita sērija. Bet, ja būtu izkāpis ārā tajā mirklī, kad es domāju, vai ir vērts, tad patās ar Airbnb, kad kaut kā 3. 4. gadā, kad es sāku domāt, vai ir vērts, tad es nekad nebūtu ticis pie tā, ka mums šobrīd ir vairāk īpašumu, kurus mēs attīstam, un mums ir pieredze darbojoties arī teju 23 vienības, ar kurām mēs esam darbojušies, un mēs esam ieguvuši fantastiskākās mācības, kuras mēs arī nododam. Mums ir tāda uzņēmēja skola, investoru skola, kur 15 moduļos ir safilmēts to, kādā veidā, ko ņemt vērā un kaut kādas aizkulises, kuras parastos kursos to nekad nepastāstīs, bet tāds netipisks pieejams, un tie, kas mācījušies, viņi atzinīgi novērtē to pieredzi, ko mēs bez filtra arī esam nodevuši tālāk. Bet tas nebūtu radies, ja es pa vidam būtu izkāpis ārā. Un pateicis pie sevis, zini, nav vērts. Piemēram, sociālajie mēdī, tagad daudz arī mēs mudinam izmantot šo brīdi, kad ir šāds te instruments mūsu dzīvē, kad ir sociālajie mēdī, ar kuru palīdzību mēs varam aizsniegt klientu ļoti, ļoti specifiskā veidā, tieši piemēram ar TikTok vai ar to pašu Instagram, un ļoti pat īsā laika periodā, trāpīt tik desmitniekā, kad tas mēdīs palīdz tev aizsniegt tos tavu mērķa auditoriju, ne? Un arī mums uzsākot kaut kādu darbību un pat ar kaut kādiem jau rezultātiem, tas pats mums projekts, kur mums ir Language Teacher Family, kas liekas superīgi un fantastiski, visi baigi skaisti iet, bet mums arī tur mums ir bijis tas, kad ar visiem labajiem rezultātiem, es atceros kaut kāds otrais gads, kad gāja uz riņķi, 1. gada beigas, 2. gada sākums, kad neskatoties uz to, ka mums tur bija TikTokā, es atceros pār 1 miljonu sekotāju jau, mēs joprojām skatījāmies, un mēs domājam, šitāds čakars, tik daudz, vai ir vērts, mēs tik daudz ieliekam iekšā, tas paprasa, tas nav tā, tie, kas ir darījuši, tie zina, ka tos video nav nemaz tik vienkārši sataisīt, tur citreiz ir 3-4 cilvēki iesaistīti, tur ir citreiz pie katra video ir varbūt bijuši 11 mēģinājumi pateikt vienu teikumu, un strīdi ir bijuši, un ir bijuši gadījumi, kad ir pat asars bijušas, no tā uzdevuma un grafika, un citreiz arī pat spriedzes, viss kaut kas ir bijis, un tajā visā brīžos uznāk tas jautājums, vai ir vērts? Un viss, ko es varu pateikt no savas pieredzes, ir tas, ka ir vērts. Jo tas izvērtējums vairāk ir tajā, pret to, ka nevis pret to gala mērķi, bet pret tām prasmēm, kuras mēs iegūstam, un ja mēs turpinam iegūt tās prasmes, tad tā virzība visticamākais visbiežāk ir tā vērta. Un tas ir arī tas, par ko padomāt un paņemt līdzi. Es gribu, lai mēs arī šorīt tā arī daram. Tas ir tas vērtīgākais. Un dažkārt, ja tu sastopies šī brīdī ar šo te jautājumu, tad tu neesi viens. Daudz ir sastopošies ar to mirkli, kurā vai ir vērts. Bet ja tās prasmes turpina augt, un tas atbilst tavam kontekstam, tavam mērķim, un ar ko arī tu gribi, tad turpini rakt. Lai tev jaudīgi, un tiekamies rīt.